Labdien! Man ir patiesas prieks šeit būt, un man ir patiesas prieks, ka man ir dot iespēju dalīties ar savu pieredzi un ar saviem novērojumiem, kurus es kā studente vēlos, lai tiktu izplatīti arī citu jauniešu vidū. Teiksim, dot viņiem šo iespēju saprast par iespējām, kā viņi var attīstīt savas karjeras iespējas. Tātad, kā jau Anna minēja, pirms tam es esmu no Latvijas Lielbritānijas Tirdzniecības palātas, un savu darba vietu es tur tā arī dabūju caur prakses iespējām. Tāpēc tas, par ko es runāšu, ir tās lietas, kāpēc, manuprāt, prakses iespējas būtu jauniešiem jāizmanto, un kāpēc tas ir tik svarīgi tās meklēt un uzdrošināties pamēģināt un nenobīties. Tātad, kā mēs zinām, jauniešu vidū ir ļoti liela problēma, bezdarbs, un jaunieši nezin, teiksim, kur dabūt šīs darba vietas. Tāpēc ir lieliska iespēja to kompensēt ar prakses iespējām. Bet tā problēma ir tāda, ka jaunieši bieži vien šīs prakses iespējas nevēlās izmantot, jo tas nav apmaksāts darbs, un viņiem šķiet, varbūt, ka laiks tiek nelietderīgi izmantots, jo viņiem par to nemaksā. Taču, manuprāt, svarīgi ir jauniešiem saprast tās pievienotās vērtības, ko prakse viņiem var sniegt. Gan studiju laikā, gan vēl skolas un vidusskolas laikā. Tātad tā pirmā iespēja un pievienotā vērtība, ko prakse sniedz, ir, ka tu vari saprast, ko tu vari un kas ir tas, ko tu īstenībā gribi darīt. Jo pirms tu reāli esi pamēģinājis kaut ko izdarīt, tu nemaz nezini, vai tev tas padodās, vai tas ir kaut kas tāds, kas tev tik tiešām patīk. Pieņemsim, par manu profesiju runājot, sabiedrisko attiecību speciālists, diezgan plašs žanrs, un tikpat labi tu vari būt kā pasākuma organizators, tā, pieņemsim, preses sekretārs, un tās ir divas dažādas lietas. Un 4 gadu laikā, ko es esmu pavadījis universitātē, es katru gadu esmu gājusi praksi. Paldies Dievam, ka man universitātē šī ir obligāta lieta, ka tev ir obligāti jāveic prakse, un tas man ir devis iespēju saprast, ko tad es varu un kur tad es gribu nonākt. Un es varu teikt, ka šobrīd es esmu nonākusi tajā vietā, kas man patīk. Kā nākamā lieta, kāpēc prakses jauniešiem vajag izmantot, ir tas, ka tev ir jāparāda sev pasaulē. Tu vari būt gudrs, tu vari būt ļoti talantīgs, bet, ja tu sēdēsi mājās pie datora, neuzzinās par tevi, par to, ka tu tāds esi. Tāpēc tās prakses vietas ir ļoti svarīgas, ka tu vienkārši parādi sev un pierādi sev pasaulē. Jo tu nekad nevari zināt, kādā praksē tu vari iekārtoties. Pieņemsim, man prakse bija Londonā, un esot Londonā 3 mēnešu prakses laikā, man bija iespēja iepazīties gan ar Londonas biznesa vidi, gan pierādīt sevi kā jauno profesionālu, vai es esmu spējīgi strādāt tādā biznesa vidē. Kā arī iepazīties ar daudz jauniem cilvēkiem, ar ietekmīgiem investoriem, ar mēdīju pārstāvjiem, kas man tālākajā karjerā būs ļoti noderīgi. Nākamais, ko es jauniešiem gribētu ieteikt, ir tas, kad ir iziet šīs prakses, vēlams, ja ir iespēja dažādās vietās, ka tu no tās augstskolas sola iznāks ar lielāku pievienoto vērtību. Ja tu to praksi būsi izgājis, būsi izdarījis, tad tu būsi soli priekšā citiem nekā tie, kas, pieņemsim, ir vienkārši sēdējuši un tikai mācījušies, kas arī, protams, ir labi. Bet līdz ar to tajā darba tirgu jaunietis var pievienoties jau ar lielāku vērtību un paaugstināt vispār tā darba tirgus vērtību kā tādu. Kā jauns jau profesionāls ar jau savu personīgo pieredzi, jo, kā mēs zinām, tad atalgotā darbā bieži vien jauniešus neņem, tāpēc viņiem trūk šī darba pieredze. Bet, ja jaunietis šo 4, varbūt pat +3, līdz ar to 7 gadu laikā ir iesaistījies brīvprātīgajos projektos, ir meklējis prakses vietas vai vienkārši ir braucis, pieņemsim, kādās apmaiņas programmās kaut kur uz ārzemēm, jebkurā gadījumā šo 7 gadu laikā viņam būs izveidosies kaut kāda jau tā pievienotā vērtība, ar ko viņš var būt interesants topošajiem darba devējiem. Par to, kur tad to praksi var dabūt. No manas personīgās pieredzes ir tāda, kā jau es minēju, augstskolas, kurās šīs prakses vietas ir obligātas, un tad jauniešiem vai nu pašiem ir jāmeklē, vai nu augstskola piedāvā prakses vietas. Kas, kā es zinu, kā vēl mani kolēģi ir prakses vietas dabūjuši, ir vienkārši izrādot savu iniciatīvu, aizsūtot savu CV, savu motivācijas vēstuli, uzrunājot šīs organizācijas vai uzņēmumu vadību par to, ka viņš vēlas iet šo praksi tajā uzņēmumā. Bieži vien šīs atbildes ir pozitīvas, kas ir ļoti patīkami, un tā patīkamā tendence ir tāda, cik es zinu no cilvēkiem, ar kuriem mēs esam kopā mācījušies, lielākā daļa no šiem cilvēkiem arī ir pieņemti turpmāk darbā. Līdz ar to viņi šīs prakses laikā ir spējuši sev pierādīt. Ne tikai tas, ka viņiem, pieņemsim, nav pabeigta augstākā izglītība, bet viņš ar šo savu kvalitatīvu veikto darbu ir pierādījis tam darba devējam, ka viņš ir spējīgs strādāt šajā darba vidē un ka viņš ir gatavs mācīties. Nu, lūk, un ko vēl es gribētu
ieteikt? Ja ir iespēja, tad tiešām uzdrošināties un pamēģināt tikt uz praksi ārzemēs. Jo šobrīd strādājot Latvijas Lielbritānijas Tirdzniecības palātā, man viena no tām motivācijām pieteikties uz šo te praksi bija, lai iemācītos lietas un uzzinātu tās pasaules izmaiņas un aktualitātes, kuras es varētu kā latvieti, kā savas valsts patrioti, izmantot Latvijas tālākā attīstībā. Līdz ar to man tāda filozofija, ko es gribētu jauniešiem ieteikt, ja, protams, ir iespēja robežās, doties pieredzē ārzemēs, bet braukt atpakaļ. Un tad to pievienoto vērtību vest atpakaļ uz šejieni un ieguldīt šeit. Gan izglītības varbūt attīstībā, gan uzņēmējdarbības attīstībā un nest tās jaunās dvēsmas, lai arī mēs dzīvot līdzi pārējai pasaules attīstībai. Nu, lūk. Un tātad par to izdarīto praksē, ko es arī novērojos un runājot ar pasniedzējiem no Amerikas, ka viņi bieži vien arī uzticās tam studentam, redzot ne tikai plikto viņa CV, bet ne tikai runājot ar viņu, bet viņi spriež pēc tā, ko tu esi izdarījis un kā tu esi sasniedzis. Un no tā tas cilvēks, darba devējs, sapratīs daudz vairāk par jums, par to, uz ko jūs esat spējīgi, cik jūs esat drosmīgi. Līdz ar to ar katru šādu te projektu vai brīvprātīgo pasākumu vai projektu, kur jūs esat piedalījušies, tas tiešām dod to vērtību un tas ceļ to jūs pievienoto vērtību. Un jūs jau varat startēt kā pilnvērtīgs konkurents, cerams, darba tirgū. Līdz ar to viss ir studentiem pašiem viņu rokās, un es novēlu izmantot un censties un nenobīties ne no kā, jo kamēr tu esi students, kamēr tu esi praksē, uz tev vēl mazliet piever acis, un tev ir dot iespēju kļūdīties. Līdz ar to veikt tās kļūdas, mācīties no viņām, lai pēc tam, kad jau diploms būs kabatā un kad jau tā atbildība būs lielāka, ka tu zinās, no kā vajag izvairīties un kas ir tas, ko tu vēlies darīt un ko tu vari izdarīt. Tā kā tā. Paldies!